Antā, tagad tie ziemas mēneši mums tāda augsta. Kas ir tas, kas varbūt tev visvairāk pietrūks tagad? Vasaras, man pietrūks saules. Un zini, kā man visvairāk pietrūks? Ūdens, jo man ļoti patīk peldēties, bet visvairāk man patīk šļakstīties ar ūdeni. Jūs bērni patīk vasarā šļakstīties? Jā, man tā patīk šļakstīties. Bet viena lieta gan man nepatīk. Ja es kārtīgi tās sašļakstos, tad pēc tam man visas drēbes ir slapjas, man ir augsts, man ir jāiet mājās, man ir jāsildās, man jādzer tēja vasarā. Bet zini ko? Ir īpašs materiāls, kas palīdz drēbi aizsargāt no ūdens. Tu gribētu ar tādu iepazīties? Protams! Jā, un es tev parādīšu. Es esmu sagatavojis 2 smukas drēbītes. Bet tās jau ir parastas lupatiņas. Tās ir pilnīgi parastas lupatiņas. Un skaties, mēs paņemsim ūdeni. Jā. Paņem šo lupatiņu. Nu, un tagad mēģināsim viņai uzliet ūdeni virsū, jā? Liesim uzmanīgi. Kas notiek? Skaties, ūdens sūcās cauri, jā? Jā, man rokas labi. Un viss rokas labi. Un tagad paņem šo lupatiņu. Labi. Skaties, kas notiksies. Skaties, ūdens tek nost. Bērni, jūs redzat? Ārprāts, tas ūdens nesūcās cauri, viņš tur dzīvojās. Tu pastāstīsi, kā tas ir iespējams? Jā, redzi, šis materiāls ir nosegts ar īpašu nano pārklājumu. Ko tas nozīmē? Tas ir tāds speciāls materiāls, kurš ir tik mazs un tik plāns, ka viņu gandrīz nevar redzēt. Un to parasti izmanto priekš automašīnām, kad automašīnas noklāja ar tādu nano materiālu, lai arī ūdens nepielīd pie loga. To materiālu var nopirkt jebkurā automašīnu veikalā. Tad tētim jāprasa un tētis nopirks, ja? Droši, jā. Bet tad jau sanāk, ka var tādu arī tādu lielu palagu, piemēram, noklāt. Jā, tu gribi pašlakstīties? Ļoti. Visi grib pašlakstīties? Jā! Labi, tad es esmu sagatavojis priekš tevis īpašu brīnumu. Skatāmies. 3, 2, 1. Tadā! Redzēju. Tas ir televīzijas mazais brīnums, ko tikai tie, kas bija uz raidījumu, zinās, kā tas notiek. Redzi, šeit ir tikai tīrs palags. Visi redz palagu? Jā! Jā, un tagad... Man ir aizdomas, ka tas nav parastais palags. Tas droši vien, ka nav parastais palags. Un, lai mēs pārliecinātos, cik šis palags ir neparasts, mēs paņemsim dažādu krāsu šķidrumus un ar viņiem pašķaidīsimies kā īstā vasaras dienā. Kurš to grib pamēģināt? Tā, nu kādu krāsu tu gribi? Un kādu krāsu tu gribi? Zeltainu. Labi. Sarunājam tā, meiteni. Jūs pūšat šo audumu no apakšpuses, un mēs pūtīsim no augšas. Nākam tuvāk. Esat gatavas? Aiziet, pūšam. Tuvāk. Debesis, zilas debesīs. Kas tur ir? Kas te parādās? Kas tur ir? Kas te parādās? Burtiņi. Z un B, un kas tie mums ir? Zili brīnumi! Kolosāli! Cik skaisti! Nu, ko redz, kā izmantojot materiālus, ko var nopirkt automašīnu piedarumu veikalos, mēs varam izveidot lielus un mazus brīnumus. Paldies jums par šo raidījumu. Taisiet mājās savus eksperimentus, domājiet jaunas lietas un nekad nepārstājiet brīnīties. Uz tikšanos nākamreiz!